Čau visiem! Tātad šodien ir sestdiena, ir 27. jūnijas, un šodien ir One Direction koncerts. Mēs ar Annu, mēs esam Somijā, ja jūs to vēl nezināt, un tagad ir kaut kur 12 pa dienu. Mēs jau sagatavojāmies, sataisījām savus matus, un mēs drīz brauksim uz Helsinkiem. Es nezinu vēl precīzi, ko mēs tur darīsim, bet es šodien filmēšu, jo šodien būs ļoti forša diena. Un jā, mēs ejam uz mašīnu. Un mēs braucam. Mēs tagad esam Helsinkos. Mēs tūlīt iesim, Anna, mēs tūlīt iesim ēst kaut kur. Es nezinu kur, bet mēs iesim ēst. Mūsu ēdienas atnāca. Izskatās ļoti labi. Mēs ar Annu tagad esam veikalos. Mēs esam manā mīļākajā veikalā Monkey Somijā. Un mēs meklējam drēbes. Anna, pamāj. Un tagad mēs ejam uz H&M. Un šis ir mans šodienas OOTD. Mans izdrēbs ir no H&M, laikam nebija. Un mēs tikko beidzām staigāt pa veikaliem, un mēs tūlīt brauksim uz stadionu, kur notiks One Direction koncerts. Mēs tagad esam pie tā stadiona, kur būs koncerts, un jūs vienkārši nespējat iedomāties, cik ir gara rinda, lai tiktu iekšā stadionā. Mēs braucām ar mašīnu, un bija kaut kādi 3 kilometri vai 2. Man liekas, te visi Somijas meitenes šajā vietā. Tur pie arī zēni. Mēs jau esam tikuši līdz tai vietai, kur drīz pārbaudīs biļetes. Kur visi gulē. Un tur viss vienkārši ir segām ar guļamaisiem, ar ēdienu, ar lietusariem. Un vienkārši lietus metuļiem. Jo tad cilvēki jau no otrdienas sēdēja un gaidīja, lai tiktu iekšā tā kā ārprāts. Vienkārši pretīgi, un tā ir putni, jo viņi ēd cilvēku ēdienu atliekas. Un man bail no viņiem. Un jā, te ir viss, ko jūs vien varat iedomāties. Sadzīves lietas, ledi, diezgan pretīgi. Bet jā, mēs drīz jau iesim iekšā. Mēs tikko ienācām mūsu stāvvietās. Un mēs vienkārši Annu esam šokā. Mēs esam gan pie pašas skatuves. Vienkārši mēs nezinājām, ka mums tādas biļetes, un mums vienkārši ielaida kaut kādā labā sektorā. Un pēc kaut kādām 2 stundām laikam sāksies koncerts. Anna? Un mēs dabūjām tādas aproces, jo ja mēs izējām no šo sektora ārā, lai mēs varam tikt viņā atpakaļ. Pēdējā dziesmā un ļoti drīz sāksies koncerts. Mēs Anna jau raud, man liekas.
audience. Hello. Are you okay with this side? Are you okay? On the floor down here. Good. Are you okay? Are you all okay? How are you feeling today? I am particularly excited about this show. I'm feeling good. I mean, when we look at these things we've got here, we're China dolls. Okay. You've got a China doll of me. Camera. Yeah, little China. I got a gold hat. You got a little China doll of Mr. Tomlinson here. How can we not feel good about this? So, one more You guys have been absolutely incredible so far. All your singing along is really good. This is really good. Thank you so much for letting us come here. I'm gonna try this side. You're gonna say, hey! And then this side's gonna go, Sinky! Yes! That's brilliant. Okay. Driving too fast, moon is breaking through her hair. She's setting for something that she won't forget. Having no regrets is all that she really wants. Only getting older, baby. I'm thinking about you, baby. There's a time, baby. Let's bring us in cake. Elvin, you've got to get ready, man. Okay. Right, thank you, Helsinki. You guys have been amazing. Yeah, nice. Knowing that love, the sound of your voice on tape. You never want to know how much you hate. You still have to squeeze.
listen to your dreams, and you're perfect to me. I won't let these little things slip out of my mouth. If it's true, it's you, or it's you they have to. I'm in love with you. And all these little things, you'll never love yourself. Since I love you, and you'll never treat yourself right. I don't want you to. If I let you know I'm here for you, then maybe you'll love yourself like I sing. Love you! 'Cause I've just let these little things slip out of my mind. 'Cause it's you, oh it's you, it's you they have to, and I'm in love with you. Finish the song now, sing it! Louder! Scream it! Thank you. Tātad tikko beidzās koncerts, mēs iznācām ārā. Es vienkārši nespēju parunāt. Es jums parunāšu mājās, kad es būšu. Un es jau pateicu, ka es tikko satiku 4 meitenes no Latvijas. Mēs parunājamies viņām. Viņām arī patika koncerts. Tātad es esmu mājās no koncerta. Un es varu pateikt to, ka šī bija vienkārši labākā diena manā dzīvē. Es nezinu, vai jūs to zinat, bet kaut kādā 6. līdz 8. klasē es biju vienkārši lielākā One Direction fani pasaulē. Man visi istaba bija ar One Direction plakātiem, pilnīgi visiem. Un no vienalga, ko jūs sakat, man nav no tā kauns, es tiešām viņus mīlēju vairāk pa visu pasaulē. Un tādā garā, un man lielākais sapnis tajā laikā, 6. līdz 8. klasē tajā laikā bija aizbraukt uz viņu koncertu. Un tagad, kā jūs zināt, iešu 11. klasē, un es beidzot biju viņa koncertā. Man liekas, tajā pirms vairākiem gadiem šo koncertu vienkārši nebūtu pārdzīvojusi. Ne, protams, man viņi ļoti patīk un tādā garā, bet, nevar salīdzināt to, kāda fanis bija iepriekš. Bet, jā. Jā, es novēlu pilnīgi katram šādas emocijas un ieraudzīt savu mīļāko grupu dzīvē, un vienkārši tas bija tiešām perfekti. Un paldies, ka nosieties šo te vlogu, es domāju, ka viņš bija diezgan garš. Un tagad tiekamies manos nākamajos video. Čau!